Sveicināti! Mani sauc Monta un es esmu ieradusies Madonā, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par dabas kapitālu Madonas pusē. Smeceres sils. Tur mēs ar bērniem šeit aizbraucam, tur pakustēties un tam līdzīgi. Varētu būt arī Rāciņa ezers, piemēram. Nu, tā man personīgi pašam. Vispār Madonā ļoti daudz skaistu vietu ir. Pašā Madonā noteikti Mīlestības graviņa un Priežu kalniņš. Smeceres sils, laikam. Vai ir 7000 gadi. Pēc novasa plūdiem ir veidojušies purvi, nezinu, ziemas, vasaras un tam līdzīgi. Godavārds nezinu. Nezinu. 312 metri, ja nemaldos. Dabiskā pļava ārsniecības augi. Varbūt kādas Jāņa zāles, nezinu tiešām. Manuprāt, nav nekā labāk, ja tur tajā pļavā tiešām ganās kaut kādas aitas, kazas un, nezinu, stirnas un govis un viss kaut kas tam līdzīgs. Un, nu, tas tā kā priecē sirdi. Skaisti, ko jau saglabājam nākotnē kaut kādas pļavu ziedu sugas un pļavu augu sugas. Un treškārt, tas, man liekas, vienkārši ir mūsu pienākums to visu saglabāt. Daba ir daba. Kas ir labāks par dabu jau? Grūti pateikt. Pats labākais tas ir tas, kas ir, varu katrs izbaudīt. Un viss, neko nevajag priekš tā. Nav ne jausmas, nē. Nē, nav dzirdēts. Nē, nepārāk. Nē. Tas izsaka kaut ko, nezinu, kārtīgo, kaut kādu mūsdienu piegājienu kaut kam tam līdzīgi, ja? Droši vien, ka tas ir runa par kaut kādu Daugavu vai kaut ko tam līdzīgu, ne? Upe. Daugava vai Gauja. Tas ir vai nu ceļš, vai nu apvārsnis. Lielas izmaiņas nebūs, var vienīgs kuju kaut kas paliks mazāk sakarā ar silto klimatu. Es ceru, ka viss būs labāk iekārtots. Jau ir labi iekārtots, bet cerēsim, ka būs vēl labāk. Sakopta zaļa. Ja cilvēks ar savu kaut kādu bezatbildību vai kaut kādu augstprātību un kaut ko tam līdzīgu neizpostīs to, kas ir, ja, neieviesīs kaut kādas savas korekcijas, ja, nemēģinās Dievam aiziet pa priekšu, tad, man liekas, viņa tāda arī būs. Un iespējams, ka kādā vietā būs pat vēl labāka nekā šobrīd. Sakoptāka, dabiskāka. Domāju, ka stipri nekas nebūs mainījies. Jo pie mums ir raduši cilvēki saimniekot tā, lai tā zaļā zona arī būtu tāda adekvāta.